Labdien! Mani sauc Kaspars Sants. Enerģētikā esmu no 1993. gada, kad nobeidzu augstskolu, sāku strādāt Latvijas energosistēmā aizpūtas tīkla rajonā. Tā no tā laika līdz šim laikam esmu tieši saistīts ar enerģētiku, bet nepieskaitu šos ekspertu. Neesmu eksperts, bet vairāk esmu šo procesu vērotājs. Diemžēl nevarēšu piedalīties klātienē plānotajā konferencē Pāvilostā, tāpēc izvēlējāmies ierakstīt šo manu vēstījumu, sauksim viņu tā. Un šī ieraksta vieta nav izvēlēta nejauši. Mēs atrodamies netālu no Cīravas. Vietējie zinās, šo vietu sauc Vidusmuiža, un šeit tiek plānots diezgan liels pārbūvs. Šeit tiek plānoti 2 saules parki. Viens saules parks šeit, tieši kur mēs atrodamies, šeit apakšstacija būs. Un otrs saules parks plānots ir uz aizpūtas pusi, kurš, Lažas pagastā. Šis Cīravas pagasts, tātad Lažas pagastā. Šie 2 saules parki ar kopīgo jaudu 500 megavati aizņems zemes platību nemazāk kā 500 līdz 600 hektāri. Lai jūs saprastu, kas ir 600 hektāri, droši vien lauksaimniekam nav jāstāst, tad to, ko jūs šeit redzat, tas ir mērāms 10 hektāru. Tātad tas apjoms, kas šeit būs apbūvēts ar saules paneļiem, kurš būs noteikti ierobežots lauksaimniecības apstrādei, ir 10 reižu lielāks par to, ko mēs šeit redzam. Šī zemes platība būs plānots aizņemta uz 30 gadiem. Šī projekta attīstītājs ir noslēdzis zemes nomas līgumus ar zemes īpašniekiem. Un, grūti ir pateikt, kas šeit būs pēc gada vai pēc 2 gadiem, kad šis saules parks būs uzbūvēts. Sējumi droši vien, ka šeit nebūs. Varbūt, kad būs kāda cita kultūra vai kaut kas, kas var sadzīvot ar šiem saules paneļiem. 500-600 hektāri šajā pusē uz zemes, kas nav varbūt sliktākā Dienvidkurzemē un arī nav sliktākā zeme Latvijā, tieši lauksaimniecības kultūrām. Es domāju, ka mans viedoklis ir, ka nav saimnieciski veiksmīgākais pasākums, lai arī šī elektrība mums būtu vajadzīga. Tomēr lauksaimniecībā nodarbinātie dzīvo šeit uz vietas un kaut vai nedaudz intensīvi strādājot, nodarbina tomēr vietējos iedzīvotājus. Bet ja šeit būs saules parks, visticamāk, kad šī nodarbinātība kritīsies. Un kā jau tas ir laukos novērojams, tas nāk līdz ar dažādām sociālām problēmām, ar skolas slēgšanu un tam līdzīgi. Ja drīkst, varbūt, kad parādiet grafiku, kuru būšu aizsūtījis jums. Šis grafiks ir tieši 1:1 izkopēts no augstsprieguma tīklu mājaslapas. Tas tā nav nekāda slepena informācija un arī es neuzdodos par autoru šai informācijai. Grafikā skaidri redzams ir sarkanie un melnie stabiņi. Sarkanie stabiņi rāda kopējās saražotās elektroenerģijas apjomu un melnie stabiņi norāda uz patērēto apjomu. Un ļoti skaidri redzams, ka mēs paši saražojam Latvijā elektrību tikai pavasara un rudens mēnešos, kas ir izteikti ar ūdens līmeni Daugavā. Ja ūdens Daugavā ir, tad mēs saražojam un mums pietiek. Ja ūdens Daugavā nav, kas ir maijs, jūnijas, jūlijas, augusts, septembris, tad mums elektroenerģija pietrūkst. Tātad skaidrs ir, ka mums ir kaut kāds ražošanas jaudas jāattīsta. Un vēl ir jāpiemina, ka šai procesā ir ļoti svarīgi, kad ir 2 puses, ir patērētāji un ir ražotāji. Un mēs strādājam brīvā tirgus apstākļos, kur cenu nosaka pieprasījuma un piedāvājuma proporcija. Tātad, ja ir piedāvājums
elektroenerģijas piedāvājums pārsniedz pieprasījumu, tad cena krīt, ko pagājušajā vasarā ļoti daudz redzēja, kas ir pie mainīgā tarifa pērk elektrību, un elektrība ir negatīva zīme. Ja pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, tad cena ir augstāka. Un kā no šī grafika ir redzams, kad šis piedāvājums ir pārāk mazs, tas ir stimulējis tirgus attīstību. No tirgus attīstību tieši ražošanas jomā ir pēdējos, es teikšu, 3 gados ir iesniegti ļoti daudz pieprasījumi elektroenerģijas ražošanai. Apakšā zem grafika ir redzams sarkani un zilu teksta bilances, sauksim viņas tā. Ja šobrīd Latvijā mums ir uzstādīti, skatāmies sarkano, 2836 megavati jaudas, un šī jauda mums spēja saražot 5278 gigavatstundas, tad patērētais mums ir 6082 gigavatstundas. Tātad, kā jau grafikā virsrakstā ir parādīts, mums iztrūkst 804 gigavatstundas. Tas ir šis iztrūkums, kuru steidz, teiksim, aizstāt dažādi valsts un arī privāti investori, kuri plāno uzbūvēt saules un vējas parkus Latvijā. Vēl varbūt, kad viena maza atkāpja, kad uzstādītā jauda nenozīmē 1:1 saražoto jaudu. Jo uzstādītā jauda tas nozīmē, kad, piemēram, mums Daugavā ir uzstādīts kaut kāds daudzums ar ģenerējošo jaudu, tātad tie ģeneratori un turbīnas, bet viņi nestrādā 100% no visa laika. Un līdz ar to tas nozīmē, ka uzstādītā jauda 2836, kas Latvijā ir, viņi saražo tik, cik viņi saražo. Viņi saražo, jo visas uzstādītās jaudas nestrādā ar 100% nodrošinājumu. Tā arī saule un vējš. Viņa var būt uzstādīta, bet loģiski vasaras periodā saule ražo. Un ziemā, kad saule ir mazāk, viņa vai neražo neko, vai ražo ļoti niecīgu daudzumu. Labajā pusē ar zilu ir parādīts rezervētā jauda Latvijā, kas ir 1700 megavati saule un 358 megavati vējš. Ja mēs šīs uzstādītās jaudas pieskaitītu klāt esošai uzstādītai jaudai, tad mēs iegūtu, ka kopā Latvijā būtu sagaidāms, kad uzstādītā jauda būtu 4894 megavati. Un pavisam vienkārši modelējot, mēs iegūstam, ka šī uzstādītā jauda saražotu 7106 gigavatstundas elektroenerģiju. Ja mēs salīdzinām mūsu iztrūkumu 804 gigavatstundas, tad redzam, ka saražotā jauda sagaidāmā, ja visas šīs jaudas uzstādītās saule un vējš tiktu ieviesta, gandrīz 10-kārtīgi pārsniegtu to, kas mums pietrūkst. Vai tas mums būtu vajadzīgs? Es vēlētos jums nolasīt informāciju, lai ilustrētu šo situāciju, kas ir pieejama augstsprieguma tīkla mājaslapā. Augstsprieguma tīkla mājaslapā sadaļā, kur ir aprakstīts process, kā pieteikties ģenerējušu avotu pieslēgumam pie augstsprieguma tīkla. Ja? Ir informācija, un šo rindkopu es jums vēlētos nolasīt. Svarīga informācija, tā arī viņš šākās tajā mājaslapā. Uz 2022. gada 1. jūliju ražotāju rezervētā jauda pārvades tīklā pārsniedz 3500 megavatus. Mans skaitlis ir vēl drusciņi lielāks šobrīd. Minētais skaitlis. Sadales tīklā tas ir 926 megavati. Tātad mums jāsaprot, ka norezervēts ir 4500 megavati. Mums ir 4500 megavati uzstādītā jauda vai uzstādītās jaudas gribētāji Latvijā. Latvijas slodze ziemā var sasniegt ap 1400 megavatiem. Tātad Latvijas slodze ziemā pašā pīķa brīdī ir 2 reizes stabili, mazāk nekā šī uzstādītā jauda. Savukārt pēc sinhronizācija ar Centrāla Eiropas energosistēmu, kas būs tūliņ pat februārī,
drošu energosistēmas darbību būs iespējams nodrošināt, ja Baltijas valstu, ne Latvijas tikai, Baltijas valstu kopējā jaudas plūsma centrālās Eiropas energosistēmu nepārsniegs 2000 megavatu. Tātad visas Baltijas valsts starpsavienojumi ar centrāla Eiropas energosistēmām caurlaides spēja ir 2000 megavati. Mums šeit būs uzstādīti 4500 megavati tikai Latvijā. Tas nozīmē, ka lielākā daļa šīs enerģijas tiks vienkārši apturēts ražošana. Lasam tālāk. Ja tuvāko gadu laikā tiks realizēti jaunu ražošanas objektu pieslēgšanas projekti pieprasītajā apjomā un turpinot izsniegt tehniskās prasības jaunu ražošanas jaudu pieslēgšanai pārvades tīklam, arvien pieaug iespējamība, ka tīklu dinamiskās stabilitātes un drošības nodrošināšanai pārvades sistēmu operators, kas Latvijā ir augstsprieguma tīkls, būs spiests ierobežot elektrostaciju darbību, samazinot pārvades tīklā izdodamo jaudu. Aicinām attīstītājus ņemt vērā šo apstākli, plānojot savus projektus. Kā jau es teicu, kad ja viss tas tiktu norealizēts, kas ir iesniegts un par ko ir samaksāts depozīta maksājums, tad tās uzstādītās jaudas vienalga nenest mums to pienesumu, ja viņas tiktu regulētas. Tad, ar ko es vēlētos noslēgt savu īso, teiksim, ne tik īso uzrunu, ar to, ja konferencē ir klātesoši klimata enerģētikas ministrijas pārstāvi, es gribētu dzirdēt viņu stāstījumu, un droši vien, kad arī klātesošie gribētu dzirdēt stāstījumu par to, kādi pasākumi ir paredzēti šī normalizēšanai, sauksim tā, jo noteikti ir saprotams, ka šīs jaudas ir jāievieš, tikai būtu ļoti svarīgi, lai cilvēki varētu justies droši, kad valsts nav kā teikt, pametus viņas likteņu varā, kad nedrīkstētu būt situācija, kad visa šī regulēšana ir atstāta tīra, brīva tirgus varā. Būtu jābūt regulācijai par šīs saules un vēja jaudas uzstādīšanu tikai tajās vietās, kur viņa netraucē biznesa attīstību un arī šo cilvēku dzīves komfortu, jo ja to pakļauj tikai tirgus situācijai, tad situācija ir līdzīga tirgus likumiem, tad situācija ir līdzīga kā šeit Cīravā, kur tiešām laba lauksaimniecībai derīga zeme tiek apbūvēta ar saules paneļiem, un 30 gadus šeit vairāk nebūs. Un kas viņi zina, vai būs pēc tam lauksaimniecībai izmantojuma zeme, vai kāds gribēs ar šo zemi strādāt pēc tam. Un arī nav jau varbūt, ka no vienas puses jau nav svarīgi. Šīs ieviestās jaudas varētu būt ļoti lielas, un mēs kā patērētāji varētu priecāties, ka šī elektrība būs lēta. Bet ja šie biznesa projekti būs neveiksmīgi, tad mums paliks krietni piesārņota zeme. Un kam vēl citam, kā ne valstī, būtu jārūpējas par to, lai mums mežos nepaliktu daudz 100 000 tonu dzelzbetona pamati no neizmantotiem vēja parkiem, un lai nebūtu arī šie saules parki, kur izēno šo lauksaimniecības zemi, un kad viņi būs izbūvēti, un viņi tiks ierobežoti, viņi neražos, tāpēc, ka mums to elektrību nebūs kur likt. Tā kā uzskatu, ka šī nozara būtu jāregulē, un gribētos dzirdēt, kas tiek darīts, lai šo nozaru regulētu. Paldies jums!